Grieķijas valrieksta mini stādījums rieksta ieguvēji Somijā. Sveiki! Tāgns Grauduls, Meža un vide. Ikdienā nodarbojos ar dabai tuvu mežsaimniecību un kā tādus mazus hobiju projektus domāju par riekstkokiem, riekstkoku stādījumiem. Un man aiz muguras ir tāds eksperimentāls riekstkoku stādījums Somijā. Tur ir stādīts Grieķijas valrieksts ar domu iegūt riekstus, un tad tāds neliels ieskats, kā un kas tur ir izdarīts. Stādījums ir veidots absolūti vienkārši, izmantojot pamatā vietējos resursus. Tur tie kaut kādi bijušie kartupeļu lauku ganība vai kaut kas tam līdzīgs, kas tie ir bijis, ko neviens vairāk neizmanto. Akmeņi ir nostumti tur malā, tā garā čupa. Un pa vidu tā melnzeme ir pa lielām izmantot. Lielākā daļa ir vietējā melnzeme, kur ir sabērta tādos tā kā garos vaļņos, te no malas dobi malām nokasīts nost un pa vidu tāds uztaisīts uzbērums, kur augstums ir kaut kādi, es teiktu, kaut kādi 30–40 centimetri. Un tad tur ir samērā bieza auglīgās augsnes kārta. Lai cik tā augsne te varētu būt auglīga, kur ir, redzēts samērā daudz akmeņi, granītas čembrs, te jau kaut kur vien ārā arī māls, kas tur. Un kam tas viss ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai tā būtu kaut kāds auglīgās augsnes slānis pietiekoši. Un arī, lai viss tas ātrāk iesiltu. Mitruma problēma te īpašas nav. Un vēl katram audziņam vēl individuāli uzbērt tādu arī nelielu kaudzīti, lai, ja ūdens ir daudz, lai viņš tur ātrāk aiztek. Un būtībā šis ir vienkāršākais stādījums, kā to var izveidot. Tie slīpumi ar atļauju te ar zāles pļāvēju nopļaut zāli, kur noteikti tāpatās te ļoti traki neaugs. Un iestādīt koku, kuriem ir pietiekoši daudz barības vielas. Valrieksts tomēr ir kultūra, ja viņam iedod auglīgu augstni, viņš ļoti labi reaģē un labi aug. Protams, nav jāpārcenšās, bet tās Somijas augstnes nav tās bagātākās, un līdz ar to te viss ir ļoti labi un skaisti. Tā, un te ir kaut kādi 20 kociņiem, un kaut kāda daļa no valriekstu izcelsmes arī ir Latvijas koku sēklauģi, kur varētu būt piemērotākie Somijas klimatam vispār no tā, kas ir pieejams, jo tomēr te ir ziemeļi un te arī tas klimats ir krietni augstāks salīdzinot ar Latviju, un tā veģetācijas sezona tomēr ir arī kādām pāris nedēļām gan pavasarī, gan rudenī īsāka. Tas bija tāds neliels ieskats valriekstu stādījumā, kurš ir, manuprāt, visvienkāršākais, kādu vien to var izdomāt, un visvairāk piemērotākais, es pieļauju, arī Latvijas apstākļos. Ja jums patīk šis video, tad tur lejā spiežiet laiku vai parakstaties uz kanālu. Tā, un tiekās mežā.